To, ko cilvēks nevarēja izskaidrot, kā Jordānas upe var apstāties savā tecējumā, ka Jordānas upe pārpludināja apkārtējos apgabalus, viena nevaldāma upe, īpaši pavasarī. Tur Dieva tauta iziet ar sausām kājām un ūdeņi apstājas. Kamēr priesteru kāju pēdas nebija iebristas Jordānas upē, tikmēr nekas nenotiek. Un tad, kad es to lasu, man tā liekas, no vienas puses varens Dievs. Varens Dievs, kuram nav nekādu ierobežojumu. Vai tu spēj iedomāties? Laikam man tas nav saprotams. Tik varens Dievs, bet viņš neko nedara tālāk, kamēr priesteru kājas nav iebristas upē. Varbūt tie priesteri tā stāvēja ar visu to šķirstu un domāja, varbūt pat mazliet piedauzījās pie šīs domas. Mūsu varens Dievs ved uz apsolīto zemi, viņš ir pāršķēlis Niedru jūru, bet te viņš saka, kamēr priesteru kājas nebūs ūdenī, tikmēr nekas nenotiks tālāk. Nav jau varianti. Vai tu ej apakaļ pagātnē, kur viss bija slikti, vai ej, kur ir piena upes un medus krasti. Nav varianti, ir jāliek kājas ūdenī, jo Dievs tālāk neko nedarīs, kamēr jūs to nebūsiet izdarījuši.